Nu, labi, vakar laikam ieraksts jau iet, jā. Būsim pazīstami. Mani sauc Ineta, kas man nepazīst, bet viena daļa no jums es tā kā jau esmu redzējusi, man tā izskatās. Un tā tad, kas attiecās uz Fitline, nu, lieta bija tāda, ka es laikam biju Fitline pirmajā prezentācijā Latvijā. Tas bija kaut kādos 90. gadu sākumā. Un bija ļoti pārsteigta par to visu to procesu, jo tajā laikā vispār mums vēl nekāda dižo uzturbagātinātāja nebija. Ja? Tas bija viens no pirmajiem. Nu, arī tīkla tiem kompānijām, ja, nu, izņemot, tur bija, tādā laikā arī bija Avons un Oriflēms un gāja pilnā spēkā. Ja? Un es nezinu, es neatceros, es piedomāju, un es nevaru atcerēties, kas man tur aizsauc un kāpēc es turien toreiz aizgāju, bet aizgāju. Man ļoti pārsteidza tas viss, ka tas viss ir uz tās ūdens bāzes. Un viņi rādīja, kā šķīstā eja tādā ūdenī. Ja es biju vispār šokā. Un es viņu sāku lietot. Viņš maksāja tajā laikā ap 100 latiem. Ja? Tie bija lati. Nu, nauda bija pietiekami liela. Bet man bija simtprocentīga pārliecība, ka tas ir baigi forši un baigi feini. Un es viņus pirku un lietoju. Nu, un tāpēc kaut kādiem pāris gadiem mums bija. Dzīvē sanāca tā, ka mēs gribējām, kā jau jauni cilvēki, ap 3, 5 pāri mums tajā laikā bija arī kā jums apmēram tajā laikā, ja? Nu, un gribējām uzbraukt kalnā ar laukiem, ar 100 hektāriem zemes lejšmalē. Protams, ka tas pēc tam viss nesanāca, bet tas urā viss bija interesants. Un interesanti bija tas, ka mēs tos vitamīnus tajā laikā dzērām. Tāda tajā laikā bija baisiks, bija zelšuts, bija aktivais. Nu, aktivais ar saviem sarkanajiem vaigiem, nu, tas ir vienkārši fenomens, ja? Un tā tad mēs viņus dzērām, dzērām vitamīni, ja? Bet vienā brīdī tajos laukos, kā saprotiet, lauku ļaudis jau mums savas mājas tur nebija, nu, bija tikai 100 hektāru zemes, bet nebija ne māju, nekā mēs pie paziņām dzīvojām. Un lieta bija tāda, ka tie vīrieši no tām ģimenēm dzīvojās pa mana vīra laukiem, protams, jā, un ārā un ecēja un ņēmās un visu, ko darījās. Un, protams, ka tur neiztika bez dzeršanas. Viņi skaidrā prātā neko nedarīja. Nu, lūk, bet, nu, labi, nu, kā ir, tā ir. Nu, vajag mums, kas tos laukus apstrādā, dzer vai nedzer, kāda starpība. Un tā bija tāds viens moments, ko es piefiksēju, ka tie vīrieši atnākuši vakarā mājās no darba, viņiem vēl ir visi lauku darbi, visas 10 govis, visas cūkas jāizmēž un tā tālāk. Viss viņiem ir jāizdara. Bet viņi vairs nav spējīgi neko izdarīt. Viņi ir gatavi. Un tās sievas mani rēja nost, jā, tavs vīrs mūsējos nodzirda tā un šitā, un paskaties, kāds viņš skaidrā un tā un šitā. Bet es stāvēju uz lauka blakām un redzēju, ka viņš dzēra glāzi glāzē. Ja? Un viņš nelēja zemē, viņš nešmaucās ar viņiem, bet viņš bija tā kā velns pa nātrēm. Viņš aizgāja izmēs visus viņu kūtis, un es domāju, kāpēc viņš ir tik stiprs, viņi taču dzēra visi kopā, nu, teiksim tā vienādi, ja? Izrādās. Un tad man pielica, ka viņš dzer dārgus vitamīnus, un visu var. Tie nabadzīgi, ja, tie tā neko nevar. Ja, saprot, un tā es sapratu, ka o, tiem vitamīniem ir jēga, jo viņi tiešām uzturēja, nu, zvērā, ja. Un tad, protams, laiki mainījās, visas tās lauku padarīšanas izbeidzās, tāpēc, ka nav, nu, bija tā, ka tu saslēdzi pavasarī līgumu pa vienu naudu, rudenī tev pieņēma pa otru naudu, pa 3 kapēkam kartupeļus nevarēja pārdot kilogramā tos 30 latus tonnā, ja, nu, gāz kaut grāvī, nu, tā lauksaimniecība izbeidzās. Izbeidzās lauksaimniecība, izbeidzās nauda. Un tā mēs to Fitline arī pametu, jo vairs man nebija to simtnieku, par ko maksāt, ja? Tad es kaut kādā laikā vēl iegāju datubāzēs un domāju, interesanti zināt, kas par tēmu notiek, vai tad ir pazuduši. Nē, pazuduši nebija. Internetā es redzēju, bet tur bija akcents uz sportu. Es saprotu, es domāju, nē, to sporta padarīšanu man nevajag. Man nekāda sportošana nav, man to nevajag. Un tā es arī metu mieru un tālāk neko neskatījos. Un tā es vienā brīdī skatos, Marita darbojās ar kaut ko šitādu te, ko es jau tā kā pazīstu. Es domāju, nu tad man ir jāliekās zinis. Jo tos tiešām nu, man ir, ir ko atcerēties par šo tēmu, ja? Un labākais, ziniet, ir kas? Labākais ir tas, ka aktīvais garša nav mainījusies. Viņa kāda bija, tāda ir. Ja? Jo man likās, nu ir gadi pagājuši, ir kaut kas uzlabots, kaut kas likts klāt, kaut kas varbūt ņemts nost. Nē, aktīvais kāds bija, tos gadus atpakaļ tāds viņš arī ir. Tā kā, nu, vispār manta ir tik tiešām laba, man ļoti patīk. Nu, tāds mans stāsts. Paldies par uzmanību!